Gada nogalē pašvaldības Sijā Ventspils siltums rīkoja klientu informācijas dienu. Šoreiz informācijas dienā tika ziņots par iespējamo jauno norēķinu kārtību, izmantojot jaunas iespējas internetā. Klientam būtu jāpiestāda rēķins par patērēto siltuma enerģiju. Un šajā klientu portālā būs iespējams iet reģistrēties, attiecīgi ar savu parolīti, ar savu ieejas vārdu, saucamo līguma numuru, un tad varēs nodot savus, piemēram, datus, visus, kas tur ir. Un pie reizes arī redzēt savu bilanci, kas kuram ir, cik ir klients samaksājis, kādas viņam tur ir attiecības ar attiecīgi doto uzņēmumu, vai viņš ir parādā, vai viņš ir pārmaksājis. Lai pilnveidotu taupīšanu un novērstu zudumus, uzņēmumā realizēti divi strateģiski svarīgi projekti. Viens no tiem ir kondensāta uztveres iekārta, kas samazina zudumus. Brīvības ielā šeit Ventas kreisajā krastā Dumgāzes kondensators ir veiksmīgi sācis strādāt, arī strādā, un tā kā doma arī to pašu darīt ir Pārventā. Otrs ekonomijai nozīmīgs projekts ir siltumtrašu rekonstrukcija, kas ļauj samazināt enerģijas zudumus, kas tiek pievadīta jūsu mājai. Aizvadītajā gadā ar ekonomiskākām un rūpnieciski izolētām caurulēm nomainīt vēl 4 km, bet šogad plāno izbūvēt atlikušos 2%, jo jau šodien 98% no Ventspils caurulēm, ko neredzam, jo tās atrodas zem zemes, ir labi izolētas. Šogad tiks ierīkots arī kāds pavisam jauns trases posms Pilsielā. Ir nodot otrā katlamāja pēc rekonstrukcijas, tas Tāles ielā 69. Tās ir viena no divām katlamājām, kur tika, var teikt, rekonstruēt darbam ar šķeldu. Un tagad arī Pārventā praktiski viss siltums, lielākā daļa siltuma tiek ražota ar šķeldu. Tad ir vēl siltumtīklu rekonstrukcija, praktiski pabeigt 3 gadu. Plānotā rekonstrukcija bija plānots kopā 8 km nomainīt, un šogad mēs nomainījām vairāk kā 4 km. Tas ir vēl darbs, kas izdarīts, un, protams, arī ļoti svarīgi ir tas, ka mēs esam strādājuši, lai uzstādītu attālināto nolasīšanu siltumskaitītājiem. Šis darbs arī praktiski pabeigts, un tagad mēs varēsim arī prezentēt šī darba rezultātus. Tas nozīmē to, ka varēs apsaimniekotāji dabūt šos siltumskaitītāju rādījumus tieši tad, kad viņam jābūt ir, un arī varēs konstatēt dažādas problēmas, ja tās, piemēram, būs mēnešu laikā bijušas. Ja? Viņi varēs sekot līdz šiem rādījumiem. Jāpiezīmē, ka sabiedrisko pakalpojumu regulātoram šobrīd ir iesniegts apkūres tarifa samazinājuma projekts, kas paredz samazināt maksājumu vēl par 2%. Gonda Porniec, Andrejs Kulikins, Kurzemes televīzija.